Šajā video es tev parādīšu, kā tu vari ļoti ātri un ērti izveidot atlaižu kodus savā internetu veikalā, kurus piedāvāt klientiem vai izmantot kādās mārketinga kampaņās. Pirmais solis ir kreisajā rīkjoslā spiest uz sadaļas veikals. Tad redzēsi, ka kreisajā joslā ir iespēja atlaides. Spied uz tās un labajā augšējā stūrī ir poga izveidot atlaidi. Nospiežot pogu, atvērsies loks, kurā mums ir jāizpilda atlaižu kodu parametri. Tātad pirmais parametrs būs atlaides kods. Šis ir tas kods, kuru ievadot klientam veicot pirkumu, iespējosies šī konkrētā atlaide. Tātad, piemēram, kods mums būs atlaide 5. Un atlaides summa mums būs 5. Un atlaides veidu mēs varam izvēlēties vai nu procentos, vai naudas vienībā. Mēs atstāsim procentus, tātad tie būs 5%. Un mēs varam ievadīt minimālo pasūtījumu summu un izmantošanas limitu. Ja šie lauciņi tiks atstāti tukši, tas nozīmē, ka izmantošanas limits ir vienalga cik reizes, un minimālā pasūtījuma summa netiek ievērota. Bet, ja mēs, piemēram, ievadam 10, tad šis kods būs pieejams tikai tajos gadījumos, kad pircējs būs ielicis grozā vismaz preces, kuras sasniedz šo summu. Tālāk mēs varam izvēlēties, vai šīs atlaižu kods tiek piemērots visam pasūtījumam, vai konkrētajai kategorijai, vai produktiem. Un ir iespējams arī uzlikt laika periodu, no kura līdz kuram šis atlaižu kods darbojas. Kad visi parametri ir ievadīti, vienkārši spied uz pogas saglabāt. Un redzi, kad atlaižu kods ir izveidots, šobrīd viņš ir aktīvs un viņu var jau dot klientiem un viņš darbojas.